Ko drīkst postot sociālos tīklos un no kā vajadzētu izvairīties? Respektīvi, kur ir tā robeža? Pārāk personīgas lietas nevajag postot. Arī piekrīt pārāk personīgas lietas un lietas, kas citiem cilvēkiem jau nepatīk. Piemēram, tu filmē kādu cilvēku, kurš negribu, lai viņš filmē. Man liekas, kaut kas tāds, ko negribētu, lai tev atnāk atpakaļ nākotnē. Piemēram, darba intervijā, lai tev pajautā par to un to. Ir noteikti jāizvērst no publicēšanas kaut kāds plikbildes. Tas ir obligāti. Un var publicēt, jebko, par ko tu jūties ērti publicēt. Tā kā par sevi kaut ko, ja tu gribi to, lai citi uzzina, tad to arī var publicēt. Bet, tādas ļoti privātas lietas, es domāju, nevajadzētu. Es neko nepublicēju no savas dzīves sociālajās tīklos, lielākoties. Reizēm man ietago, protams, tie, kas var ietagot vai tā, bet pats personīgi es to nevaru. Cilvēkam būtu bišķiņ jāsaglabā arī savs privātums, ģimeni, bērni. Nebūtu vēlams tur pa labi, pa kreisi dalīties ar bildēm. Neesmu pārliecināts, ka to vajag. Es gribu kaut kādas lietas, kuras vienkārši vajag arī pie sevis paturēt. Es teiktu, ka mūsdienās tas viss ir aizgājis tā mazliet pa daudz. Tādā ziņā, kad cilvēki ir pārāk atklāti palikuši. Visi parāda savu, to perfekto dzīvi, bet īstenībā jau bieži vien tas ir pavisam savādāk. Tāpēc es uzskatu, ka sociālajie tīkli ir mūsdienās mazliet par daudz, bet tas ir katra paša, tā ziņa. Man jau liekas, ka drīkst jau būtībā jebko publicēt. Katram jau ir tā sava izvēle, bet varbūt ir lietas, ko nevajadzētu publicēt. Varbūt tas ir piemēram kaut kāda naida kurināšana. Varbūt KL foto nevajadzētu arī, jo tomēr bērni arī to redz. Bet būsim godīgi, katram jau tā ir brīva izvēle, ka es varu izvēlēties, ko pats gribu publicēt. Noteikti, ka tu drīkst publicēt sevi. Tu vienkārši to parādi publikā, vienkārši reprezentējot sevi. Noteikti, ko es neieteiktu postot, ir kaut kāda privāta informācija, ko tu noplet, kas var apdraudēt tev pašu. Publicē to, ko pats grib, ar ko pats ir komfortabls, kas pašam liekas ērti un pēc tam nedomās, kāpēc es to ieliku. Gan jau kaut ko sliktu par kādu sabiedrības grupu vai arī kādu sliktus vārdus par cilvēkiem. Nosodošas lietas, nepatiesas lietas, aplamas, kaut kādas naidu kurinošas lietas. Vairāk, piemēram, to, ko es uzskatu, kas būtu jāliek, ir manā kompetencē zināt, piemēram, par kaut kādas lietas, kas mani aizskar tieši tad, kad es tā kā noreaģēju, ko nopublicēt. Tas ir, ja es redzu, ka ir, piemēram, kāda kļūda vai kāds fakes vai kāds arī pārpublicējums, kurš ir galīgi jau nevietā, tad es arī reizēm ir tā, ka es noreaģēju un saku, paskatieties datumu vai, ka tas ir aplamā informācija, kritiskāk vērtējiet, pāris reizes tādas ir bijušas, jā. Vai arī, piemēram, es pārpublicēju bieži vien tādu saturu, kas ir ļoti vērtīgs, piemēram, zinot savus klientus vai zinot savu loku, kas man seko, ka tā vērtīgā informācija, kas būtu viņiem noderīga vai kam būtu jāpievērš uzmanība. Ko jūs visbiežāk liekat sociālos tīklos? Vai tās ir kāds ceļojums vai satikšanās ar draugiem? Kas tas būtu? Es esmu basketbolists, tāpēc diezko daudz basketbola lietas lieku Instagramā. Tur bildes kāds man uzņem vai kaut ko tādu. Internetā es baigi bildes nelieku, bet ja es kaut ko ieliku, vai kaut kas dīvains, vai arī kaut kādas bildes no ceļojuma. Jā, mans pats ceļojums vai basketbols, neko baigi nelieku. Jā, ceļojums vienkārši bildes, neko citu. Jā, bildes tur, kad iet kaut kā smuka, kaut kā tam līdzīgi, bet tā, ceļojumos. Jūs liekat tikai skaistās bildes, ja arī neskaistās? Protams, ka tikai skaistās. Godīgi sakot, es neko nelieku sociālajos tīklos, tas ir tīri tā, lai cilvēkam nevarētu atrast. Tā kā es esmu saistīta ar savu uzņēmējdarbību, tad es publicējos, es pārpublicēju, kā jūs teicu, materiālus dažādus. Es veidoju tādu saturu, kas ir vairāk izglītojošas lietas, kas ir no uzņēmuma viedokļa, kas būtu jāzina klientiem. Un, man gribās arī palielīties ar kādiem sasniegumiem, ar kādu vērtīgu, savu sajūtu, bet tas nav baigi bieži. Tas ir diezgan reti, tā. Vai jums ir kādreiz gadījies tā, ka jūs kaut ko iepaustojat un beigās nožēlāt, ka jūs to ielikat? Īsti es baigi nelieku neko tādu. Jā, ir tā bijis, kad ieliec kaut ko tādu, kas sākumā liekas smieklīgs, un pēc tam tu pārskaties vairākas reizes, atkārtot un nožēlo, un tad tu automātiski arī izdzēs to pēc kādu laiku. Tā, tagad mazliet jāpadomā.
man personīgi laikam tāda lieta gluži nav bijusi, ja? Bet nu jā, nav principā bijis tāda situācija. Jā, man arī nav nekas tāds bijis. Kā jums šķiet, vai tā kā sociālā tīkla ir tāda ilūzija, ka tā kā cilvēks dzīvo foršā dzīvē, bet patiesībā varbūt viņš ir salauzts? Jā, jo tu jau lietas internetā tikai to, ko tu gribi, lai citi redz, nevis to, ko. Jā, nevis tās grūtās lietas vai tās, nesmukās. Un kāds, teiksim, ir tas mērķis, kāpēc cilvēki to dara? Nu, kāpēc viņi tieši ieliek to? Nezinu, gribu kādu atsauksmi no citiem parādīt, kuri bijuši. Varbūt cik kruti, citiem izliekas, ka viņi krutāki nekā īstenībā ir. Vēl viens ir, kas tev, piemēram, nav ko darīt. Ja es gribu kaut ko smieklīgi uztaisīt, lai pārējiem foršāk skatīties. Kaut kā tā. Jā, es piekrītu viņiem.